Šodien ir, nu, laikam, trešais, bet, zini, es tik tāpatās. Trešais ir 07. laikam. 2025. Izgulējos ļoti labi, un mūziku aizmirst ieslēgt vispārībā. Nu, tāpēc, kad ir laiks, jau ir 6:37. Nu, arī ļoti priecīgs esmu, ka runāt zini tā baigi negribas. Bet, nu, ja man ir 10 pat pišķiki, no kuriem 3 esmu es, jārunā ir. Nu, noteikti kaut kas beigās Mārim jāpastāsta medniekam. Šodien redzēju, es uzdevu speciāli. Apakšā jau ir sarkanais krekliņš apakšā, jo man tikai 2 ir. Bet izskatīsies, kad, zin kā, diktoram šodien kaut kas jauns ir. Es redzu, mūziku var ieslēgt, jo es jau pilnīgi ne par ko, man jau nekas tāds nav. Tā man telefons nav. И в пустыне тает снег, я бы поверил, а птицы не умеют петь, я бы поверил. Ты сказала, что уйдем, а я не поверил, но ты ушла с рассветом, не закрывая дверь. Я думал, ты вернешься, а тебя все нет. Оставив сердце раны, ушла ты в пустоту. Но ты меня там жди, и я тебя найду. Ты жди меня там, и я приду. Жди меня там, тебя я найду. Жди меня там, где не болит. Жди меня там, жди меня там. Ты жди меня там. Ты жди меня сказала, в солнце больше нет, я бы поверил. Slēptā reklāma. И в пустыне тает снег, я бы поверил. А птицы не умеют петь, я бы поверил. Но ты сказала,
vispār jau labāk zini, ir, kad es paklusēju, bet, Māris Mednieks skatīsies, par kaut ko skatīsies. Es arī zinu cilvēku, kas piespiež patīm uz priekšu. Varbūt jau kaut kas ir sācies, varbūt vēl nav sācies, jo smieklīgi jau tas, es tev pats skatos, un ir tā, ka, nemelot sev, piemēram, un tik stulbs es arī esmu, un tāds es arī esmu, jo, es varbūt, redz, tie meli ir jau tādi, kad politika ir meli, noklusēšana ir meli, un, samelot, bet es tā nemeloju nekad neko. Līdz, ko es sāku kaut ko melot, man vairāk nav ko teikt. Un tad es vakar nolēmu, es esmu manipulātors, kur es, piemēram, uzzināju Māri Mednieku par tevīm, piemēram. Es to uzzināju savā garažā. Kādā garažā? Es kā manipulātors stāvēju buldozera garažā un uzzināju no ceļaruļa. Un tik smieklīgi. Bet, smieklīgi tas ir. Bet es jau tā drīkstu, visu darīt drīkstu, jo es gatavojos taču to pensiju kārtot. Tikai vienam cilvēkam tas nepatīk. Un atkal, mēģina mani tur visādi iestumt iekšā, visādos stūros. Tas ir slikti un tas ir slikti. Dzer slikti, nedzer slikti. Narkotikas lieto slikti, nelieto slikti. Runā slikti, pamaz runā slikti. Visu laiku ir slikti. Bet, man tas patīk, man patīk. Jo tas, dod, ko dod? Iespēja visu laiku būt labākam. Jau, piemēram, visu laiku, cik labi. Kāds es paliku? Bet izauga tāda vārda, viss bija tik labi, un nokļuva psihenē, kas bija. Ja man visu laiku saka, slikti un slikti, es katru rītu vārdiņu nodzenu. Gribēju pateikties augstākajam spēkam, medniekam Mārim, unikumam. Noteikti 9. sekotājam, ka tomēr ir 3 man, 3 ir. Galvenais jau ir, es pats sev sekoju, es lieku sirsniņas, es tās sirsniņas salieku neviens man, protams, ka man arī lieku citas sirsniņas, bet pārsvarā visas sirsniņas salieku es pats sev. Es uz visiem komentāriem saku, man nekādas problēmas nav likt sirsniņas. Čut, не забыла! Мужа не въебала. Pateikšu tulīdās. Ir tā, ka, zinu, es uzvilkos, un, protams, kad es atkal pirmā reize biju uzvilkos, man aizrādīja, kad es nepiemetu dalības naudu, es tā uzvilkos, man aizskara man ego, man kaut kas nav pa velti. Un tagad, zinies, es vienmēr es kā komentātors, es visus telefonus rakstu ar lieliem burtiem sev, saprot, nav jau viss tik viegli ar tiem burtiem. Viņš, protams, tur uzmet, es arī rakstu tās adreses, viņš vienmēr apmaina, man jāiziet atpakaļ, jāapmaina tie burti. Un es jau, kad rakstu ar lieliem burtiem, es arī krievu burtus lieku iekšā. Tur, kur der, piemēram, B, tur es lieku krievu V. Te, visus es burtus mainu. Man katreiz jāpārslēdzas visu kaut kas. Tā es daru, es esmu ļoti kārtīgs komentātors. Un man aizrādīja, ka es lieliem burtiem, ka tas ir kliedzoši internetā. Un es uzvilkos, es padomāju, ko tad nozīmē hieroglifi, arābu tārpiņi, tad tādi aplīši burtiņi ir, kādi tik nav. Es esmu visādas burtiņas tur, es agrāk tos telefonus spaidīju. Un saprotu, bet tā ir pareizi, tas ir jāraksta ar maziem burtiem. Un es tiešām kliedzu, arī dzīvē kliedzu, un internetā es kliedzu ar lieliem burtiem, lai mani pamanītu, redz, cik man lieli burti, redz, kā es māku pārslēgt, jūs tur visi sīki ar maziem burtiņiem. Nopietni, saka, tā tas ir. Bet tagad centīšos, jau kādi man te plāni ir, it īpaši viņam, bet huņzini, ja varētu vēl mazākus burtiņus uztaisīt kā mazie, lai nevar saskatīt viņus, bet ir redz, ka burtiņi kaut kādi, zin, tā kā svītriņas. Bet, protams, ka darīšu visu, kā jādara ir. Centīšos skatīties, kā citi dara, un darīšu līdzīgi. Kādu vārdu jau ar lieliem ierakstīšu, to jau es izdarīšu. Sveiciens Mārim Mednieku unikom un 9. sekotājs. Man ir 10 sekotāji, 10.